Kas ir krājobligācijas? Krājobligācijas ir ieguldījuma iespēja, ko jebkuram Latvijas iedzīvotājam jau vairāk kā 10 gadus piedāvā valsts kase. Vienkārši runājot, tas ir noguldījums valsts kasē ar fiksētu procentu likmi visam termiņam. Ieguldīt var sākot jau no 50 eiro. Šobrīd daudziem Latvijas iedzīvotājiem krājobligācijas ir jau labi pazīstams instruments ieguldījumu veikšanai, kā droša alternatīva banku depozītiem vai citiem ieguldījumu instrumentiem. Jau vairāk kā 8000 ieguldītāju novērtē šo iespēju un iegulda krājobligācijās. Kā iegādāties krājobligācijas? Krājobligācija iegāde ir ērta un vienkārša. Jebkurā diennakts laikā vietnē www.krājobligācijas.lv norēķinoties par iegādi tiešsaistē. Iegādāties krājobligācijas var arī izmantojot mobilās ierīces. Līdz ar to, jebkurā vietā, kur jums pieejams internets, jūs varat nopirkt krājobligācijas. Iegāde sastāv no 3 ērtiem soļiem. Tātad pirmais – reģistrēties krājobligāciju vietnē kā lietotājam, vai arī, ja jau esat reģistrējies, tad pusdarbs ir izdarīts. Otrais – izvēlēties sev atbilstošu krājobligāciju un norādīt ieguldāmo apjomu. Un trešajā solī nepieciešams veikt norēķinu par krājobligāciju tiešsaistē. Pēc tam jau varat ērti sekot līdzi savām krājobligācijām www.krājobligācijas.lv sadaļā Mans profils. Gadījumā, ja jums ir kāds jautājums vai neskaidrība, droši zvaniet mūsu klientu apkalpošanas dienestam vai rakstiet savus jautājumus www.krājobligācijas.lv un mēs atbildēsim. Kādēļ krājobligācijas ir izdevīgas? Kā jau minēju, jau vairāk kā 8000 cilvēku ir iegādājušies krājobligācijas, un šobrīd iegādes apjoms pārsniedz 320 miljonus. Turklāt vairāk kā pusi iedzīvotāji, kam krājobligāciju termiņš ir pienācis, izvēlas ieguldīt atkārtot, nereti palielinot ieguldījumu summu vai pagarinot termiņu. Tas norāda, ka jau šobrīd cilvēki novērtē krājobligāciju priekšrocības, kas ir ērta un ātra iegāde tiešsaistē, vienkāršs un drošs ieguldījums, kur valsts garantē ieguldīto summu, procentu likmes, kas noteiktas atbilstoši aktuālajai finanšu tirgus situācijai, un, protams, pats galvenais – krājobligāciju ienākumi, jeb procenti netiek apliekti ar nodokli un nav jāmaksā komisijas maksa. Pastāv arī papildus iespēja 5 darba dienu laikā piesakot krājobligāciju pirmstermiņa atmaksu, atgūt ieguldīto summu. Kas jāņem vērā iegādājoties krājobligācijas? Šogad jūlijā valsts kase atjaunoja 6 mēnešu krājobligāciju piedāvājumu, un tagad ir iespēja iegādāties 6 un 12 mēnešu krājobligācijas, 3, 5, 7 un 10 gadu krājobligācijas. Minimālais ieguldījuma apjoms ir 50 eiro, bet maksimālajam ierobežojumu nav. Jāsaka gan, ka īstermiņa procentu likmes pēdējā laikā ir samazinājušās, un daudzi izdara apdomīgu izvēli un iegulda garāka termiņa krājobligācijās, jo tas dod iespēju saņemt procentu ienākumus līdz krājobligāciju beigām par procentu likmi, kas fiksēta jau šobrīd, atbilstoši aktuālajai finanšu tirgus situācijai. Ieguldi arī tu, un pirmo procentu maksājumu saņem jau 2025. gadā. Pieredzes stāsti. Man principā patīk, kad nauda strādā un strādā uz mani, nevis uz kādu citu. Jā, jo līdz šim, arī skatoties uz statistiku, kādu mums bankas un Latvijas banka sniedz, ļoti daudz naudas stāv vienkārši kontā bezdarbībā. Tas nozīmē, ka faktiski mēs uzturam, ārzemju bankas, un viņi pelna no mūsu naudas, un mums par to neko nemaksā. Manā gadījumā es cenšos maksimāli daudz līdzekļus ieguldīt, atkal runājot par drošības pilvenu, ieguldīt droši, ar iespēju ātri piekļūt šiem līdzekļiem, un manā gadījumā es krājobligācijās esmu ieguldījis, manuprāt, 6 porcijās, ja tā varētu teikt. Katrā porcijā bija 500 eiro, kur man bija ieguldījumi uz pusgadu un ieguldījumi uz gadu. Ja?
Attiecīgi, kāds man plāns uz nākotni? Man pirmās krājuma obligācija atmaksas plānojās janvāra mēnesī 25. gadā, un es domāju, ka es turpināšu šos te pašus līdzekļus ieguldīt tālāk. Faktiski mēs runājam par drošības piloni, kurš būtu ātri pieejams, un, manuprāt, krājuma obligācijas ir ārkārtīgi labs veids šo drošības pilnu uzturēt. Un ņemot vērā, ka Eduards savus brīvos līdzekļus ieguldīs vairākās platformās, viņš spēj salīdzināt, cik viegli un droši naudu ir ieguldīt krājuma obligācijās. Tiem cilvēkiem, arī saviem draugiem, kuri ikdienā varbūt tās nav ar ieguldījumiem uz to, ja tā varētu teikt, iesakot šo te iespēju ieguldīt krājuma obligācijās bez nekādām problēmām, jebkurš ar to tiek galā bez papildus konsultācijām un nekādas palīdzības. Līdz ar to es to uztveru, respektīvi ieguldījumu krājuma obligācijās uztveru kā ārkārtīgi vienkāršu iespēju ieguldīt ikvienam, sevišķi tam, kurš nav gatavs uzņemties lielus riskus. Ja? Un ar iespēju ļoti skaidri saprast to, kas tev pienāksies termiņa beigās.